Madonietes Anetes Juškas ģimenē aug 2 ķipari – 10-gadīgais Rajens un 4-gadniece Mija, kuri arī bijuši kā iedvesmas avots spēļu un rotaļu telpas izveidei Madonā. Tiesa ar akcentu uz ikdienu, taču arī ar iespēju šeit nosvinēt svētkus. Madonā nav šādas iespējas, kur atnākt mamām ar bērniem, kaut 2 mammas kopā nākam, padzīvojam, skaisti mājīgi, forši paspēlējamies un tad arī, protams, svētki tā ir vienkārši aktualitāte, kas šobrīd ir, jo dzīvokļi ir diezgan šauri, lai svinētu lielākā lokā, bet bērni augot prasa draugus, prasa omes un visi varbūt, lai varētu svinēt kopā. Tad varbūt arī šīs telpas radījām arī ar iespēju, svinēt arī svētkus visiem kopā. Šobrīd tik mājīgi iekārtotās telpas vēl pirms pavisam neilga laika ilgstoši stāvēja tukšas. Kā atzīst Anete, jo pirmo reizi šeit ienākot, viņa sajutusi telpu atbilstību savai vīzijai. Pirmais, ar ko es vispār nācu šajās telpās, bija mana ilūzija par konstrukciju, par slitkalniņiem, vairākiem, kas nav tikai viens. Un spirāļu slitkalniņš, kas mums varbūt ir ārā laukamiņos, bet iekštelpa laukamiņos, nelielos laukamiņos viņš parasti nav. Un tas bija mans izsapņotais sapnis, kā es to biju iztēlojusies, kā man tam ir jāizskatās, un man vajadzēja vietu, lai man tas viss ieieta. Šīs telpas bija vienkārši izcili piemērotas manas idejas īstenošanai. Mums ir sadalītas zonas, kas ir mazākajiem, kas ir lielākiem bērniem, arī ar domām jau nākotnē, ko mēs vēl varam pielikt klāt lielākiem bērniem, jo tas varbūt arī ir ļoti, ļoti papildināms, lai pēc iespējas atrautu mūsdienu bērnus no ekrāniem, bet liktu viņiem padomāt, ka viņiem ir arī citas nodarbes spēles, kā viņi var kopā laiku pavadīt nākot pie mums. Līdztekus tam īpaši padomāts esot arī par svētku reizēm. Mums ir vienmēr dekorēta fotozona universāla, galdi pieaugušiem, galdi bērniem, virtuves zona, leduskapis, viss mums ir iekšā ar traukiem, galda piedarumiem. Te gan jāpiebilst, ka ideja par šādas rotaļtelpas radīšanu lolota jau kādu laiku iepriekš. Vien esot gaidīt iespēju startēt biznesa ideju konkursā Madona var labāk, kas šopavasar arī īstenota. Priecājos, ka mana tika atzīta un par ļoti labu esam un apstiprināta. Un līdz ar to tas bija tāds, tad es to daru, arī citi to novērtē, un citiem tas patīk, un tas man deva tādu kā papildus, varbūt stimulu to, tiešām realizēt. Jo es sapratu arī to, cik liels būs mans ieguldījums šajā visā, jo Madona var labāk, tad 6000, ko mēs varam paņemt. Mēs paņēmām, daļai nosadzām konstrukciju, ļoti, ļoti daļai, un pārējo tad visu mēs darījām paši. Ļoti daudz palīdzēja arī mans brālis. Protams, es Jurģis, tas ir primāri, mēs, ģimene, visi kopā šeit lielāko laika daļu pavadījām. Un noteikti, arī elektriķis, kas ir mūsu paziņu lokā, draugu lokā, savu roku pielika, jo mēs šeit ienācām 4 baltas sienas, bez elektrības, bez nekā cita, un visus taisījām no nulles. Šī gan nav pirmā reize, kad Anete kopā ar vīru Jurģi ir izmantojuši pieejamās atbalsta iespējas. Viņiem pieder arī bērnu mēbeļu un rotaļlaukumu ražotne Trīland, kas pirms pāris gadiem izveidota bijušā Barkavas bērnu dārza telpās. Barkavas dārziņš bija vecas pamestas telpas, kuras tika atstātas, jo dārziņš tika pārcelts uz citām un ilgu laiku netika izmantotas. Vienā pusē attiecīgi bija viens puisis, kas arī ar kokapstrādi nodarbojas, un visa pārējā ēka bija tukša. Diezgan izdemolēta, un tad mēs arī tur savu roku pieliekot, savedām kārtībā savu nomāto daļu un iekārtojām šo ražotni, nopērkot caur līderu atbalstu arī, un Madona var labāk tieši tāpat izmantojām iekārtas, kas palīdz ražot, palīdz CNC frēze, lāzers, attiecīgi visas lielās iekārtas, ko mums vajadzēja ražošanai. Un tad jau inkubators tālāk, viss, kas mums iedeva, varbūt bērnu rotaļu mājiņām, dažādas vēl iekārtas, kas mums bija nepieciešamas. Katru gadu izmantojam reklāmas šo iespēju, arī grantu konkursu, kas ir konkurētspējas paaugstināšanai, veicināšanai. Vajag tikai ieklausīties sevi, paraudzīties apkārt un uzdrošināties darīt. Tad arī izdosies lietas, par kurām pašam būs prieks. Tā uzsver Anete, mirdošām acīm stāstot par sevi un iedrošinot arī citus. Vajag tikai pašam varbūt vairāk padomāt par to, ko gribētu redzēt savā pilsētā, savā vidē. Jo arī mans stāsts Svetbankā nostrādāju krietnu laiku, bet gaidot Miju, Svetbanka Madonā tika diemžēl aizvērta, bet tas īstenībā atkal bija varbūt grūdienis kaut ko jaunu varbūt uzsākt pašiem. Bija ļoti grūti varbūt atrast alternatīvu, ko es varētu vēl darīt, lai man būtu tikpat laba sajūta. Un šobrīd īstenībā atverot šīs telpas, man tā sajūta ir atgriezusies. Man ir tā, ka es tās emocijas ņemu no visiem maniem apmeklētājiem nedēļas garumā, cik visi ļoti ir sajūsmināti par to, ko šeit redz un kā ir pārdomāts par katru stūrīti, tad liekas, burvīgi. Sandra Zariņa, Inders Krieviņš, RTV.